Gaidījām vasaru. Vasara izskatās, ka ir vismaz uz vienu dienu pie mums iegriezusies. Ko tādā vasaras dienā var darīt? Mans variants ir nogrillēt gaļiņu, nokūpināt gaļu, pasēdēt ārā, pasauļoties. Lai mēs pie tās gaļiņas garšīgās tiktu, ir nepieciešams to arī pagrillēt uz kaut kādas iekārtas. Vai tas ir mangals, vai tas ir grills. Šodien es gribētu apskatīt to pirkumu, ko es esmu gaidījis briedis, kam vairākus gadus. Beidzot man viņš ir nopirkts, pagrillējis esmu kaut kādas dažas reizītes, un tad varētu pastāstīt, kā man tas viss sanāk. Konkrēti runājam par Weber grillu. Tie ir dārgi grilli salīdzinājumā ar parastajiem grilliem. Un šim te grillam konkrētam modelis ir Kettle Plus. Diametrā 47 cm grills. Paskatīšos, kā tad ar viņu grillēt, kas viņam nāk līdz pērkot, cik tas aptuveni maksā, cik viņš ir ērts, neērts grillēšanai un cik ilgmūžīgs viņš varētu būt. Lai tas nebūtu vienkārši tāds pliks apskats, ko mēs gribam izdarīt, ir nogrillēt, nokūpināt vistiņas. Man ir nopirkt 4 šitādi gabali un 6 stilbiņi. Nokūpināsim, apskatīsimies, kā tas grills darbojās. Lai mēs varētu vistiņas kūpināt, vispirms mums ir jādodās iekšā mājā, jāstājas marinādi, un tās vistiņas uz vienu dienu vismaz jāatstāja iemarinēties. Esam apkaļ mājā. Lai izkūpinātu vistiņu, nepietiek vistiņu ielikt vienkārši kūpinātavā un kūpināt. Tātad, kas ir vajadzīgs bez kūpināšanas vistiņai? Bez kūpināšanas vistiņai vajadzīga ir marinādi. Vistiņa nostāvās marinādē parasti es lieku diennakti. Ko es lieku klāt marinādē? Ūdens. Tad ir melnie, parastie pipari, smaržīgie pipari, ķiploku pulveri, kādu čikšniņu laurlapas un reizēm pieliek, reizēm nepieliek koriandru. Nezinu, kādam garšo, kādam ne, un man garšo etiķa garša, līdz ar to liekam galda etiķi. Kā notiekās marinādas gatavošana? Ūdens, vēl nav garšolām sals, kas nav te uz galda. Ņemam ūdeni, kaut kādu apjomu. Marinādē jābūt tik daudz, lai nosegtu šo te vistiņu. Ņemam ūdeni, liekam iekšā visas garšvielas, sāli, bet es nelieku vismaz etiķu uzreiz. Izvāram šo te marinādu ar garšvielām, kamēr uzvārās tas viss sāk vārīties. Ņemam nost uzreiz no uguns, pieliekam klāt etiķi un lejam virsū uz vistu un marinējam vismaz diennakti. Viens ir tas, ka tai marinādē jābūt ir etiķa ziņā, vismaz man kā patīk, ka viņi ir tā marināda daudz stiprāk nekā jums liekas, kā viņai vajadzētu būt. Tīri tas etiķis ir daudz vairāk. Cik daudz jāliek kuras garšvielas, nu tas ir atkarīgs no jums pašiem. Pirmā reizē vienkārši izmēģināt, es nekad nekādus svarus receptēs nelieku, uz izjūtu. Marinādēji. Pirmais, ko es pielikšu, ir sāls. Cik daudz likt, grūti pateikt. Izmantoju šādu jūras sāli. Kaut kādu šķipsniņu varbūt diezgan paliela tā šķipsniņa. Pēc tam gan es pieliku vēl vairāk sāli. Bet nu, sākam ar šo te sāli. Jāpieliek kaut kādas laura lapas. Skaits arī katru reizi varijē. Dažreiz pieliek 3, dažreiz 6. Kaut kā neliekās, ka tas baigi marinādi ietekmētu, bet nu šoreiz pieliek kaut kādas 5 laura lapas. Tālāk ir smaržīgie pipari. Ir, kas saka, ka viņi jāliek ļoti daudz, ir, kas saka, ka 2, 3 ne vairāk, jo viņi ļoti ietekmē garšu. Tāpat tiek likt klāt melnie pipari. No sākuma pielikt mazliet, pēc tam ļoti lielu daudzumu. Un koriandrs. Izbira vairāk nekā es gribētu, jo koriandra garša ir tāda, kas ne visiem patīk. Nu, tur es varu redzēt padomāju un tomēr izberu to visu.
Nu, un kas to garšu labi veido, manuprāt, ir ķiploki pulveris. Un te es lieku daudz, paciņā ir 25 grami, izbēru ap puspaciņu šo te ķiploku pulveri. Bet, nu, cilvēkam garšo ķiploku sapratīs, kam negaršo, teiks, ka ir pa daudz. Un kas atliek darīt? Apmaisīt to visu. Beigās es vēl pielēju arī piebēru cukuru šitai visai marinādei. Un galu galā sanāca garšīgi. Nu, jāgaršo, jātestē, un tad jau būs labi. Nu, marināde ir gandrīz gatava. Vēl tikai etiķis. Cik daudz liet etiķi? Nu, es lai padaudz, manuprāt, marināde uzvārījās. Nu, kaut kur smaka jau nu baigā. Vēlreiz apmaisīsim. Tagad marināde ir jāatstāja padzist uz kaut kādu laiciņu, lai tad, kad mēs aplēsim to vistu, nebūtu tā, ka tā vista apdedzinās, jau izvārās tajā marinādē. Marinādi atstājam atdzesēt. Viena lieta, kas mums ir jāizdara, tā kā mēs gribam kūpināt visu, tad mums ir jāsagatavo koksne, ar ko mēs kūpināsim. Šajā gadījumā es izmantošu jau gatavu kūpināmo šķeldu no tās pašas Weber firmas. Bet, nu, reizēm es arī izmantoju kaut ko savādāk, precīzāk sakot, no mūsu sētas ņemu bumbieri vienu, kas mums ir jāgriež nost, tad es pa zariņam viņu kūpinu. Kā jau es teicu, es kūpinu ar gatavo šķeldu no firmas Weber, no tās pašas firmas, kurā ir pirkts grils un ar kuru mēs grilēsim. Mašam ir pieejamas divu veidu, viens ir ābolu šķelda, otrs ir ķirša koksnes šķelda. Uz iepakojuma te ir otrā pusē aprakstīts, kam un kādai gaļai der un kādai neder šī te šķelda. Kā viņa izskatās? Tāds lūk ir maisiņš. Viņš ir ar aizdaru un tā šķelda. Jāparāda laikam to. Izskatās kā parastu šķeldu. Ko mēs darām? Es kūpinu nedaudz, nelielā apjomā, tāpēc mums pietiks šāds te viens katliņš ar šķeldu pietiks šīm te vistiņām, ko mēs kūpināsim vienā piegājienā. Kūpinājums ilgs aptuveni 2,5 stundas. Te pietiek 2,5 stundām šķelda. Kā viņi tiek sagatavot, es viņu aplēju ūdeni, atstāju uz 24 stundām, un tad tā šķelda ir mitrāk un labāk dūmo. Tā kā šoreiz kūpināsim ar ķirša šķeldu. Nākamreiz man ir neatvērts vēl ābolu šķeldas, ābeles šķeldu šis te pasākums. Tā kā šāds te katliņš, neliels katliņš, man pietiek vienai kūpināšanas reizei, lai tā vistiņa būtu ar labu kūpinājumu aromātu, garšīgi, aromātiski. Marināde ir padzisusi. Pagaršojot marinādi, kamēr viņa dzis, es sapratu, ka man gribās vairāk etiķi. Kopā es pielēju vēl bišķiņu. Kopā uz to katliņu etiķis ir kaut kur glāzi, diezgan daudz, bet nu tā garša, man liekas, ir pareizā. Tad, ko mēs darām? Ņemam vistiņas, izkārtojam tās kaut kādā bļodā, traukā. Tad man ir nopirktas 4 tādas pilnas kājas, 6 stilbiņi. Galvenais, tad, kad leju to marinādi, ir tas, lai tā marināde noklāja visu vistu. Nu, marināde ir jau padzisusi. Cik daudz, kas jālai, es nepateikšu.
Es vienkārši leju iekšā visu marinādu. Man principā sanāk tāds paliels paliela bļoda, visa pilna. Viņa nosadz šī marināda visas vistiņas. Man gan tā marināda vēl diezgan silta, bet nu, gan jau būs ok. Tagad, kas atliek, šo marinādu noliekam vēsā vietā uz 24 stundām. Un pēc tam jau varam vistiņu marinēt. Ja jums ir vesela vista, ko jūs gribat kūpināt, tad labāk droši vien būtu uz 2 pat diennaktīm var atstāt šo te vistu marinēties. Bet, nu, katrs to pats var pamēģināt stiprāk, vājāk. Viņam patīk šī te vistiņas marināda, pati vistiņa. Tā kā to var eksperimentēt, bet, nu, iesākt, es saku, varētu ar 1 diennakti atstājiet uz marinādu, pēc tam pakūpiniet un paskatieties, kā būs. Kopš vistiņas iemarinēšanas ir pagājusi gandrīz 24 stundas, gandrīz diennakts. Šo laiku izskatās, ka vasara mūs ir pametusi, nu, neko darīt. Pirmais, kas ir jādara, ir jāiekurina grils, tas aizņem kaut kādu laiku. Tikmēr, kamēr grils iekurināsies, tikmēr mēs varēsim izņemt vistiņas no marinādes un tad jau rīkosimies tālāk. Kā es iekurinu grilu, agrāks, kad bija citi grili, es kurināju grilu ar uzliekot šo te ogles uz apakšējās restes, aplijot ar degšķidrumu un dedzinot. Tagad tā metode man ir mazliet savādāk. Kā tas notiekās? Ņemam arī no firmas Weber šīs te tādas iededzināšanai paredzētas tā kā spirta tabletes sausās. Es parasti izmantoju 2. Viņas ir ūdens drošā iepakojumā, līdz ar to var glabāt ārā. Tajā Weber Grill restē te ir tāds padziļinājums apakšējā restē. Es nezinu, vai tas ir domāts tieši priekš šīm te spirta tabletēm vai nē, bet nu, viņš tur tāds ir. Tad, ko es ņemu nākamo, es ņemu ogles. Ogles vajag atmērīt, cik daudz vajag. Pērkot grilu, nāk līdz tādu kastīti, trauciņš, kurš ir domāts ogļu daudzumu noteikšanai. Tad es ņemu ogles. Ogles es arī tagad ņemu Weber Grill ogles. Un šīs ogles nav parastās ogles, kādas ir varbūt pierastas lietot, bet tās ir tādas ogļu briketes. Izskatās viņas tādas, viņas ir presētas no kaut kādiem putekļiem. Viņas ir ļoti cietas. Un plus viņām ir tas, ka viņām degšanas ilgums ir aptuveni 3 stundas, pat vairāk. Viņas deg samērā lēnām, izdala vienmērīgu karstumu. Un šis te karstums pietiek vienai kūpināšanas reizei. Kūpināsim mēs to vistiņu. Un tās ogles vajag samērā nedaudz. Tā kā šādu trauciņu pietiek šim te vienam kūpinājumu piegājienam. Kas notiekās tālāk? Ir speciāls trauks arī ogļu iededzināšanai. Ja agrāk es bēru ogles vienkārši uz tās restes un ar degšķidrumu aizdedzināju, tad tagad ir speciāls trauks. Viņš ir apaļš metāla trauks. Te viņš ir nokrāsojies savādākā krāsā kā citur. Tas ir pirmajā lietošanas reizē notiekās. Apakšā viņam ir restīte, kura atļauj šo te gaisa plūsmu cauri. Un mēs viņu liekam uz šīm 2 tā kā spirta tabletēm. Liekam virsū, beram iekšā ogles, izkārtojam un paceļam, aizdedzinām šīs te spirta tabletītes. Un plus tam visam ir, ka nav jālieto degšķidrums, kas var ietekmēt ēdiena garšu. Kā arī šīs ogles ļoti labi patiesībā iedegās. Es neticēju, ka ogles var tā ar tādām 2 tabletītēm. Citi saka, ka pat var avīzi likt. Es izmantoju šādus te 2 tabletītes. Tā kā
iededzināsim ogles, nesīsim ārā vistu, un tad jau, kamēr ogles iedegsies, es pastāstīšu par citām lietām, citiem gadžetiem, ko es nopirku ar šo grillu, kas nenāca līdz grillam. Tad pateikšu, kas manā skatījumā ir obligāts, ko vajadzētu, ko nevajadzētu. Nu, uzreiz iesākot par šīm te lietām. Tātad šī te mērtrauks nāk līdzi grillam. Šī te iededzināšanas čaška, ja kauss nenāk līdz grillam. Tā kā tas, manuprāt, ir tas, ko obligāti vajadzētu pie grilla nopirkt. Arī to var pirkt pie parasta grilla, viņš iededzina arī parastas ogles. Un tad dedzinam grillu un ejam pakaļ vistiņai. Grills deg kaut kādas minūtes 3. Iekšā tur izskatās diezgan laba liesma. Kamēr grills iedegās, varbūt mazliet par pašu grillu un par lietām, ko es esmu nopircis tam grillam klāt. Tad grills ir Weber Kettle Plus. Kas viņam nāk līdzi, kas nenāk? Tad nāk pats grills ar vāku. Vāks te mums stāv. Vākā ir iebūvēts temperatūras devējs, gaisa padeves regulēšana, rokturis. Rokturim te ir tāda metāla plāksne, kas ir domāta, lai tas rokturis nesakarst jums rokās turot. Pēc svaru tu jūti, ka tas vāks arī pats grills ir taisīts no bieza metāla. Un ilgmūžības ziņā, cik es esmu dzirdējis, šāda tā lieta ilgst kalpo vismaz 10 gadus. Tātad grillam, kas nāk, ir šis te arī gaisa padevas regulēšana. Viņa gan nav ļoti ērta lietošanā, jo stāvot kājās viņu grūti ir redzēt. Un grūti redzēt, cik ir atvērti vai aizvērti šie te gaisa padeves caurumi. Grillam nāk šādas te smuka ritentiņi. Priekšā ir viens kāja bez ritentiņa un aiz roktura ir ļoti ērti šo grillu pārvietot. Ko es nopirku? Vēl kas grillam nāca klāt, atnāksim šeit, ir šāda reste. Viņai ir no ļoti bieza metāla, un šis vidējais slānis ir izņemams ārā. Jo tam grillam tiek pārdot dažādi aksesuāri šajā izmērā. Piemēram, tur ir ielikt vidū picas akmeni, vai varētu uzcept picu, vai kaut kādu pānu ielikt. Tas pārdodās atsevišķi. Kūpināšanai viņš nav vērts. Šī reste, jo kūpinot tik pa laikam ir jāiemet zem tās restes uz oglēm šķelda priekš dūmiem, un to nevar īsti izdarīt, ir jāceļ viss nost grills. Tāpēc es piepirku klāt, neņemiet vērā, ka viņš ir netīrs. Šādu resti, ko, tā arī ir Weber reste, ja salīdzinām, tad tā oriģinālā reste ir ar daudz biezāku metāla šo te diametru nekā šī te reste. Bet kas ir šai restei? Viņai šeit malās ir kustīga šīs te nedurtiņas, kurās, jo ogles man stāv tikai vienā pusē, pārējā pusē šeit man kūpinās stāv vistiņa, un tad šī pusē ir ogles, kuras var neceļot restinos iemest šķeldu. Tā kā tas ir tas, kas ir piepirkts klāt, vēl piepirkts klāt. Un priekš kūpināšanas to mazo piepērkumu resti praktiski obligāti vajag, lai būtu ērti kūpināt. Piepirkt klāt ir šādi te 2 darba rīki. Viens ir šāda te ļoti cieta, izturīga šaufelīte. Un otrs ir šādas te knaiblas, kurām te uzspiežot, viņas atverās tik tālu. Principā knaiblas es izmantoju gan lai ogles pakustinātu, gan lai šašliku kustinātu, gan visu kaut ko. Pagaidām šo te pasākumu es neesmu izmantojis, jo droši vien būs jāizmanto tad, kad ja cep kaut kādu burgerus vai kaut ko tādu, kas var izjukt, ņemot ar šīm te knaiblēm. Arī tās ir oriģinālās Weber
knaiblas un lāpstiņi. Tātad grils mums lēnām iedegās. Vēl, kas ir piepirkts klāt, ir šādi iesmi, kas izskatās diezgan tā varbūt dīvaini, bet sastāv no šādas pārlocīta vada, kur tad gaļa uzdurās, un tā kā tur ir divas šīs stieplītes, tad griežot riņķī viņu gaļa, ja jums ir parastais iesmas, kas sastāv no viena šāda te, griežot riņķī, gaļa mēdz rotēt uz viņu. Tā kā te ir divi, tad gaļa ļoti labi var apgriezt riņķī. Bez tam es lietoju šādus te vēl Weber paliknīšus. Es esmu nopircis tīrīšanai Weber šādu te birsti. Ar viņu gan nav vērti tīrīt. Rimčukā es esmu nopircis šādu te nezinu, tā kā sūklītes no metāla šāmas. Viņš ir ļoti efektīvs tīrīšanā. Vienīgais viņš ātri jūk ārā, te var redzēt. Bet ja apskatāmies, mums te ir pilnīgi netīra šī te reize te. Man atliek pāris reizes nobraukt ar šo te pasākumu pa to resti, un tā resti paliek praktiski tīra. Ar to Weber suku ļoti grūti tas viss notiekās. Nu jā, tā kā ogles mums iedegās. Kas ir pluss vēl šim grillam? Ja jūs aizvarat gaisa padeves caurumu šeit, gaisa padevu šeit, uzliekat vāku, tās ogles, kas iekšā ir ātri nodziest. Es vakar kūpināju gaļu un ne kūpināju, bet cepu. Un kas mums paliek pāri, ir šādi te spainīts ar vecajām oglēm. Te ir principā gandrīz tikpat daudz kā sākumā, jo tās ogles deg ilgi Weber ogles, kuras atgādināšu izskatās šādi. Un tur ir tas pluss, jā, ka viņas var izmantot vairākas reizes viens un tās pašas ogles, kamēr viņas nav izdegušas. Jo kamēr jūs redzat kaut kādus šādus kunkulīšus, tikmēr tās ir ogles, jo viņas, kad izdeg, viņas principā pārvēršās putekļos, pelnos un nekā tur vairs nav. Nu, kūpināšanai, kā jūs vakardien teicu, ir šāda te pasākuma šķelda, ko arī var nopirkt. Nu, jāsaka, atklāt, Webers grils kopumā droši vien ir izmaksājis pār pa 300 eiro, bet tā kā, ja man hobijs ir gatavot ēst, tad es domāju, ka man šī te investīcija ir labi atmaksājusies. Tā kā izskatās, ka ogles drīz būs iedegušās. Ko mēs darīsim? Sakārtošu grilu priekš grilēšanas, parādīšu, kā es to daru. Tas nenozīmē, ka ir pareizi, tas ir vienkārši, ka tas ir tā, kā es to daru, un arī vistiņi jāiznes no pagraba. Tātad, lai grilu sagatavotu grilēšanai, ko es daru, es aptinu šai restei šo nekustīgo daļu, kas nekustās te labajā pusē ar foliju. Tas notiek tās aptuveni tā. Kāpēc tas tiek darīts? Jo šeit tiek likt virsū vistiņu kūpināšanai. Te ir atvērums, jo apakšā šeit ir ogles šajā pusē tikai grilam. Un tur var šo te virināt un ik pa laikam piemest šo te kūpināmo šķeldu, kuras es izbēris trauciņā, jo šo te katliņu es lieku kaut kur šeit. Kad kūpinās, kāpēc? Tāpēc, ka tas tomēr ir grils, nevis īsti kūpināta, un tur to temperatūru laikam vajag zemāku nekā grils spēja nodrošināt. Un tāpēc šis te katliņš ar ūdeni, tā teikt, iztvaikucē ūdeni un pazemina temperatūru pašā grilā. Ogles laikam tūlīt būs iedegušās. Bērsim ārā, sakārtosim tur, un tad jau varēsim sākt pašu kūpināšanu. Nu, ogles ir karstas. Mēģināšu ar vienu roku parādīt, kā notiekās viss process. Tātad ogles tiek ņemtas no grila. Tiek nolikta maliņā ātri. Tiek uzlikta vienā malā šāda
šis te paliknis vienreizējais, ko es izmantoju vairākas reizes. Tad ņemam ogles, kas tur patiesībā it kā ir ļoti maz. Cenšamies trāpīt šīs ogles uz grila tās puses, kur nav tas paklājiņš. Tad tālāk tiek ņemts viss, kas ir pārbirs sakārtots, lai tās ogles vienmērīgi šeit atrastos. Ņemam to resti. Un resti tiek likta tā, lai tas atvērums ir virs oglēm. Tad, kad tas ir izdarīts, var kārtot vistu kaut kur šim te restēm. Tā. Un tā vista ik pa laikam būs jāpagriež. Jo viņa tajā vietā, kur ir tā folija, kas aizsargā viņu no lielā karstuma, tajā vietā vista nenobrūninās tik skaisti. Tāpēc liekam šādi. Tā. Ir tās kājas. Jāmēģina viss sabāzt uz tā grila. Tā te viena stilbiņš. Tā, tas ir. Un pēdējā kāja. Un tās daļas parasti, kas ir šeit tuvāk, tās tā kā vairāk nosildās. Tā, kad tas viss ir salikts, varam ielikt šķeldu. Tā, šī reste jau būs karsta. Paņemam kādu sauviņu ar šo šķeldu un saberam šādā vienkārši veidā uz šīm te tā oglēm. Es tad ņemu to ūdens trauku parasti, ko es mierīgi lieku kaut kur lejā te. Ko atliek noregulēt, uzliekam vāku un atliek noregulēt kūpināto gaisa padevi. Tātad vākam šī atvere tiek likta pretējā pusē, kur ir šķelda vai ogles. Tātad, lai tie dūmi var iet šķērsām vistai un lai viņi var viņu kūpināt. Es vēru vaļā ļoti minimāli, tā kā tur mazs caurumiņš un to pašu izdaru apakšā. Kā tas izskatās, te ir ventilācija. Nezinu, vai varēs redzēt. Tātad maza atverība. Nu, kas notiekās tālāk? Tādā temperatūrā tas viss kūpinās. Tā temperatūra lēnām kāpj. Un aptuveni 2,5 stundas, varbūt 2 stundas kāņām, veselai vistai vai kādas 3 stundas. Kūpinam, sākam nākt smuki dūmi ārā. Un ik pa laikam pieberam šo te šķeldu. Un skatāmies lēnām, kā vista paliek brūnāk un garšīgāk. Kopš kūpināšanas sākuma pagājuši kādas dažas minūtes, 2-3. Pagaidām, protams, tur vēl nekas nav nokūpinājies, bet var redzēt, ka dūmi ir. Iekšā tur izskās tāds. Viņam jau sāka parādīties krāsa. Tā kā tas process aiziet diezgan ātri. Dūmi tur bišķiņ nāk ārā, bišķiņ vairāk, bišķiņ mazāk. Nu, ik pa laikam jāpiemet tā šķelda, kas tur mums stāv trauciņā. Saulīt ar sāk spīdēt, tā kā parādīsim arī, kā izskās tā vistiņa pēc kaut kādas pusstundas, 2 stundām. Pagājusi aptuveni pusstunda, mazliet vairāk, kopš grils deg. Grila temperatūra ir ap 120, 130 grādiem. Apskatīsimies, cik izkopināta ir vistiņa, kaut kādi dūmi nāk. Tad jau vistiņa kūpinās. Nu, var redzēt, ka vistiņa sāk dabūt kaut kādu brūnumiņu. Vistiņa tagad grilējās stundu, kā viņa izskatās. Nu jau ir palikusi brūnāka.
Tagad vista ir kūpinājusies tieši 2 stundas. Temperatūra visu laiku ir starp 120–130 grādiem. Vista ir kūpinājusies 2 stundas un 15 minūtes tieši. Es domāju, ka pietiek kūpināt. Ja gribās, lai viņi ir brūnāki, var pakūpināt ilgāk, bet, manā skatījumā būs pietiekami. Tātad ņemam nost vistu. Viņai šī te āda ir palikusi super maiga. Kad mēs vistu noņemam, viņu nevajadzētu uzreiz ēst, jo viņa ir tomēr vēl krietni karsta. Un pēc noņemšanas vajadzētu šo vistu atpūtināt no šīs te karstuma kādu, vismaz, es domāju, pusstundu. Kad būs tā vista atpūtusies, varēsim arī pagaršot, pateikšu, kā garšo, kā negaršo. Tā dūmu daudz. Izskatās tas viss pagaidām šādi. Kūpu un garu ārā, tā kā dūmu ir daudz, tad, lai vista atpūšās aptuveni pusstundu, un tad jau mēs varam ēst un garšot. Diennakti ilgušais, tā teikt, eksperiments ir beidzies. Vistiņa stāv uz galda. Droši vien jāpagaršo. Ko es izdarīju kūpinot? Kūpinot pieliku vairāk šķeldu nekā es biju sagatavojis. Aptuveni pusotru katliņu. Kas par pašu vistiņu? Vistiņa ir lieliski iemarinējusies. Un parādīšu. Varbūt varēsiet redzēt. Viņa ir ļoti sulīga. Tā kā ārā principā sulas. Gaļa pati dalās no kaula. Ir iemarinējusies viscaur. Ja jūs kūpinat veselu vistu, iespējams jāmarinē 2 dienas. Vai arī biezākajās vistas daļās, kur ir filēja, jāšpricē iekšā marinādi vai no parasto šļirci vai speciālo marinādi šļirci. Tā kā droši izbaudiet vasaru, kādu tā ir. Kaut ko uzgrilējiet, pasauļojieties, pamēģiniet jaunas receptes un atā.